Optibet futbola virslīgas ceturtdaļfināla otrā spēle noslēgusies sērijā starp Daugavpilu un Nikers, 2 uzvaras Daugavpils futbola skolai. Otrās spēles rezultāts 8-2 Daugavpils uzvara. Alens Daniels Sprukts ar mums kopā un Kristaps Jansons. Alen, komentārs par maču pirmais noteikti. Kopumā par spēli runājot, spēle bija diezgan saspringta kopš iepriekšējās spēles, jo vēl iepriekšējā spēlē Daugavpilī bija tā diezgan asi, pateiksim tā, un arī ar kopējiem sodiem, ar spēkiem abas komandas gribēja uzvarēt. Tas bija ļoti redzams un viss cīņas spars. Bet tomēr šodien spēlē lielāko lomu nospēlē tas, ka pirmajā puslaika noslēgumā bija pieļautas, pateiksim tā, kļūdas dažas. Mums bija uz mūsu vārtiem bija nozīmēti vairāki soda sitieni, laikam 3, ja es nekļūdos, tur pēc kārtas praktiski 3 minūšu laikā. Un konkrēti pēc tā momenta bija ļoti svarīgi, kurš pirmais iesitīs. Un tā sanāca, ka spēles izskaņā mēs pirmie iesitām 2 golus, un es domāju, ka tas bija tas moments, kurš pārlauza visu spēles gaitu. Jā. Kristap, tavs komentārs par maču? Grūti pateikt. Daudz piekrīt arī jau pretiniekam vai kādreizēm pretiniekam. Jā, tie 2 goli bija ļoti svarīgi pirmajā puslaikā. Manuprāt, bija tā, ka tie, kas pirmie iesit, tie arī uzvar. Tas bija svarīgākais mirklis. Viņi iesit pirmie, grūti, 0-1, 0-2 sākt spēlēt. Mums vēl, manuprāt, spēles laikā bija arī daudz iespējas pašiem iesist, neizmantojām iespējas. Tā ir standarta futbola noteikums. Neiesit tu, iesitīs tev. Tā vienmēr bijis. Sezonā ar Daugavpilu 2-2. Pēc tam 3-2 Daugavpilī minimāla uzvara. Tagad ceturtdaļfinālā tikai pendelēs zaudējāt. Šajā spēlē 6 vārtu starpība. Kas tas par faktoru, kāpēc šī spēle tik atšķirīga vārtu gūmziņā? Varbūt mentāli sabrukām, varbūt nebijām gatavi spēlei. Daudz faktoru. Varbūt tas, ka pirmie ielaidām. Pirmajā puslaikā galvā bija 5 sodi. Varbūt koncentrējamies pārāk daudz 5 sodiem, mēģinot dabūt 8. Spēle nebija tik krasi atšķirīga, lai būtu rezultāts tāds, kāds bija. Varbūt tas bija tāds, varbūt pieredzes problēma, laikam nebūtu viņa pirmā reize gadā. Grūti pateikt. Tiešām grūti pateikt štādā. Jā. Alen, pirmā spēle Daugavpilī arī, manuprāt, diezgan asāka bija. Tagad tāda asuma tikai uz spēles beigām, kad jau liktenis praktiski bija izšķirts. Gatavojāties spēlē daudz mierīgāk, lai neatkārtotos tādi asumi kā Daugavpilī, kā piegājāt šai spēlē? Kādā ziņā asumi, ko jūs tieši domājat ar to vārdu? Tomēr abas puslaiks noslēdz ar 5 sodiem, abas 2 komandas, gan Daugavpilī pirmais, otrais puslaiks. Tāds saspringts šeit Kuldīgā. Tomēr pirmās 10 minūtes bija, manuprāt, ļoti mierīgas. Abas komandas jau piesardzīgi spēlēja. Tāds varbūt bija arī jūs plāns? Mums bija ideja, ne ideja, pat mērķis nospēlēt maksimāli mierīgi un augstasinīgi, lai nekurinātu visu spēli, jo mēs saprotam, uz kurieni mēs vispirms braucam. Mēs lieliski saprotam, kā mīl te telpa futbolu Kuldīgā, kādi te ir atbalstītāji komandai, par to viņiem tiešām liels respekts. Un tāpēc mums bija tāds, tiešām kā mērķis, lai nekurinātu to visu, būt daudz maz augstīsinīgiem, nekrāt tos sodus, bet, kad pirmajā puslaikā sakrājām, mums tomēr nācās kaut kā izkļūt no tā ārā, noturēt tos 5, nedabūt 6. Kopumā par komandu kādu komentāru var iedot jaunizveidots sastāvs, jaunizveidota komanda. 3. vieta regulārajā sezonā, tagad arī jau ceļzīme uz pusfinālu. Ko var pateikt par komandas biedriem un kāpēc varbūt tik labs tas sniegums tā uzreiz? Tas ir tiešām brīnišķīgi. Diezgan negaidīts tāds moments, jo pašā sezonas sākumā neviens nezināja, kā varēja beigties, jo visi zina, kas iepriekš, kā bija pabeidzis sezonu, kurš kurā vietā. Tāpat visi zināja, ka Kuldīga bija 3. pagājušajā sezonā. Un arī tagad ar smagiem treniņiem, ar disciplīnu mainīja spēlētāji visu laiku. Plus arī jaunieši, kurie tiek tajā pašā jauniešu izlasē, viņi tur arī kaut ko jaunu sev paņem, izmēģina. Un tas viss tomēr dod savus augļus. Tas ir par labu visai pilsētai kopumā. Es tā domāju, ka jā.
Vēl, Kristof, pa maču arī gribu pajautāt, sanāca otro puslaiku lielāko daļu. Bez galvenā trenera arī nospēlēt. Kā tas varbūt ietekmēja vai vienkārši kāds sajūts bija spēlēt bez Vitālija Voskāna uz soliņa, jo tādas spēles, manuprāt, vienreiz Vitālijs nav bijis visu spēli, bet tāda atbildīgā spēlē, kā bija spēlēt bez treneru uz soliņa. Cik daudz tas ietekmēja jūs? Haoss uz malā bija. Liels haoss. Sākot ar to, ka jau pirms tam sarkanā kartīte tika iegūt, dabūt. Tas jau radīja haosu maiņās. Tad mums kapteinis ir vārdsargs, laukuma spēlētājs, viņam visu laiku jābūt vārtos, un viņš bija viens pats. Grūti bija sakārtot komandu malā. Nebija kas uzņemās atbildības, ja mums kapteinis ir laukumā. Pašiem kaut kā pašiem savā starpā vajadzēja tikt galā, un tas bija liels haoss. Citi varbūt nesaprot, cik daudz tas treneris nozīmē, bet tiešām treneris ir tas, kas satur komandu kopā, neļauj haosam izplasties. Treneris savāc komandu, piesēdina visus, uzbļauj, ja vajag, bet šajā situācijā bija tiešām grūti. Tik galā bez trenera. Jā, bet beigās, ja Alans atļaus Kristofam, varbūt var iedot tādu komentāru par sezonu. Man liekas, pēc sajūtām noteikti priekšlaicīgi noslēgusies ir virslīgas sezona. Priekšā vēl ir viena kausa spēle, bet tur pieejam ar tā teikt, brīvu galvu pret RFS futzālu, iespējas kvalificēties tālāk. Diez vai mums ir, bet kopumā kā pašam, varbūt kas bija nozīmīgais faktors šajā sezonā salīdzinot ar pagājušo bronzas sezonu? Gatavojāmies tāpat, mums pat treniņi bija vairāk, treniņu process arī bija diezgan labs. Varbūt tas, ka pretī nāca Daugavpils. Nebijām gatavi Daugavpilī, precīzi sakot. Grūti pateikt. Viena lieta, kas gribu pateikt, visu sezonu fani atbalstīja, mums bija mājas spēlēs, bija pilns tribīns, vienmēr atbalstīja. Visās izbraukuma spēlēs mums bija fani līdzi. Gribu pateikties reāli faniem, ka mūs atbalstīja. Es domāju, ka varbūt pat nebūtu bijuši dažas uzvaras, ja fani nebūtu bijuši. Fani ļoti atbildīgi, kā vēl viens spēlētājs uz laukumu. Gribu arī pateikties komandai par to, ka visu sezonu cīnījāmies kopā, visu virslīgas sezonu. Visiem, kas iesaistījās spēlēs ārpus laukuma arī. Pat ja priekšlaicīgi beidzās sezona, jādzīvo tālāk, nav ko darīt. Protams, vēl RFS spēle palikus priekšā. Nebūs viegli, bet tas nenozīmē, ka tik spēcīgi pretinieki priekšā, ka mēs esam zaudējuši, gatavosimies nākamajai spēlē. Redzēs, kā būs. Labi. Paldies, Kristof. Alen, varbūt tev vēl kāds komentārs? Jā, man gribētos tā noslēgumā pateikt, ka, vispirms gribās, protams, pateikt mūsu treneriem Aigaram Bondaram un Vadimam Tomaņikovam par to, ka sagatavoja komandu visās regulārā čempionāta laikā un tagad play-offos arī pret Kuldīgas komandu. Un gribētos tiešām pateikt, ka tas ir visas komandas viedoklis, arī treneru viedoklis. Kad mēs jau zinājām, ka mēs tiekam uz Kuldīgu, priekš mums visiem tas bija skaidrs un pateiksim tā, ja būtu savādāks vietu sadalījums, ja mēs būtu varbūt augstāk vai varbūt Kuldīga būtu augstāk vai varbūt Kuldīga būtu zemāk vai otrādāk, jebkurā gadījumā, ja būtu savādāks sadalījums, mēs ar Kuldīgu, domāju, spēlētu droši par 3. vietu vēlreiz šogad. Tas, principā, viss. Paldies tev. Paldies jums liels abiem. Veiksim Nikaram vēl kausā un Daugavpils uz priekšu. Tālāk pa bronzas. Paldies. Paldies jums.